Šai reizē es vēlējos paņemt vienu tādu tēmu, par kuru jau kādu laiku jau domāju, tieši taisot arī nākošā gada rītsveicienu, kur tās grūtās raksturvietas ir. Aija jau mums parādīja šo raksturvietu. Jā, diezgan pazīstama. Jā, sieva, lai klusībā mācās visā padevībā, taču mācīties sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturās klusībā. Un dažkārt šo raksturvietu arī mēdz citēt mūsu draudzēs un tā kā pamācīt sievietes, jā, lai viņas būtu klusākas. Bet tomēr interesanti, šī raksturvieta ir ārkārtīgi interesanti, kā viņu pielieto. Un jāsaka tā, ka viņu pielieto dažkārt aplami. Jo kas tas ir īsti? Tas ir simboliski domāts vai burtiski? Vai tas tā burtiski, ja, ka lūk tagad sievietes draudzē, viņām būtu mutes ciet klus, raksturvieta tāda ir, jā. Vai tomēr tur ir jāpieiet radoši? Tas ir simbolis. Paskatīsimies varbūt uz kādām citām raksturvietām, drusku patrenēsimies, lai tā saprastu. Paņemsim, piemēram, Jēzus, papriekš par Elēnu Vaitu. Jā, Elēna Vaita. Mums ir Elēna Vaita kā vadītājs, svarīgs. Ja uz viņu mēs attiecinātu, ka sievām jāturās klusībā. Kā būtu? Kāds rezultāts būtu no tā? Jā, es nezinu, laikam nebūtu sevišķi efektīvs rezultāts, ja mēs to attiecinātu arī uz Elēnu Vaitu. Acīm redzot, te ir kaut kas ir jālūkojās ir savādāk. Piemēram, paņemsim šo te raksturvietu pa priekšu. Mateja 18:8, kur Jēzus bija devis padomu, ko darīt, ja tev ir grēks. Ko darīt grēciniekam? Lūk, viņš teica šādu te padomu. Ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, tad nocēr to un met to prom. Jo tas tev labāk, ka tu tīzls un kroplis ieej dzīvībā, nekā tad, kad tev ir 2 rokas un 2 kājas, un tevi iemet mūžīgā ugunī. Tā. Dārgie dalībnieki, tas ir burtiski vai simboliski jāsaprot. Es nevienu neredzu, kurš būtu roku vai kāju sev nocirtis, tad acīm redzot, mēs to saprotam, ka tas ir alegoriski saprotams. Jā, no grēka ir jātiek vaļā, tas ir skaidrs, jā, tas var būt gluži kā nocērt roku vai kāju, bet neviens burtiski sev roku, kāju vai galvu necērt, tāpēc, ka tam ir grēks. Jā, ar grēku ir, protams, viņam jāturās pretī, jā, bet tas nenozīmē, ka tagad ir pašiem sevi jāsakropļo. Tā mēs to saprotam. Tātad mēs kaut ko te saredzam burtiski, kaut ko arī simboliski. Jā, jo mums ir dots prāts izanalizēt un veselīgi to pielietot. Paņemsim vēl no šīs pašas 18. nodaļas 15. pantu. Arī Jēzus sacīs tā. Bet ja tavs brālis grēko, noej un pamāci viņu zem 4 acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Tas ir simboliski vai burtiski? Kāds saka, tā ir burtiski. Burtiski jāiet, jārunā. Cits atkal saka, jāskatās pēc apstākļiem. Piemēram, Jēzum. Viņam bija tur konflikts ar farizējiem. Viņš tur gāja pie farizējiem pēc šī panta un tur kaut ko tur pamācīja. Klausieties, farizēji, jūs te man te runājat pretī un tas nebija labi. Jā, protams, mēs nezinām, tur nav viss evaņģēlijos uzrakstīts, jā, visas tās sarunas, kādas ir bijušas. Un nevienmēr arī ar pāri darītāju var tā vaļsirdīgi arī izrunāt tās lietas, kas ir nodarītas. Jā. Tās daudz, kas ir jāuztic arī vienkārši lūkšanā, bet nevar būt tikai tā, kā ir, tikai simboliski. Acīm redzot, kaut kādai sarunai ir jānotiek. Tā kā mēs te redzam, ka te nevar tā krasi pateikt uz vienu pusi vai uz otru pusi, ka būtu te tikai tāda viena nozīme šim visam. Paskatāmies vēl kaut kas
Mateja 28. nodaļas pats noslēgums. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Atkal, tas ir simbolisks vai burtiski? Burtiski ir jāiet, vai tas ir simboliski, tikai jālūdz par to? Un atkal mēs redzam, ka šeit arī tā neviennozīmīgi to nevar pateikt, ka ir tikai viena lieta vai tikai otra. Tur ir daudz kas kopā ņemams. Dažādi tas viss ir. Ir dažādi veidi, kā iet, dažādi veidi, kā darīt, dažādi veidi, kā liecināt. Nav viens tikai veids, kā to visu paveikt. Un tā kā līdz ar to mēs arī varētu sacīt arī par šo rakstvietu, kas mums bija sākumā. Jā, kā arī ir draudskopji un draudskopes. Jā, vīrieši un sievietes. Jā, draudskopji un draudskopes. Un atkal, vai, ja ir sievietēm jāstāv klusībā, tad kāda jēga draudskopībai? Atkal mēs redzam, ka tur gluži tā neies cauri. Tāpat tās arī skolotāji. Liela daļa pedagoga ir sievietes. Ja sievietēm jāturās klusībā, kurš tad ar bērniem nodarbosies? Kurš vadīs programmas, kurš vadīs visas nodarbības? Jā, tā kā mēs redzam, ka šeit ir vajadzīgs veselīgi pieiet pie šiem jautājumiem. Un tāpat tās arī ir jautājums par sludināšanu. Sludināt var kā vīrieši, tās sievietes. Liecināt var arī kā vīrieši, tās sievietes. Vēlāk mēs viņās apstīsimies arī, ko Elaina Vaita par to ir teikusi. Būs citāti arī, kur mēs varēsim arī šo lietu izvērtēt tieši praviešu gargaismā. Jā, protams, ir senas tradīcijas, piemēram, sinagogā. Ebrejiem līdz šim laikam šāda tradīcija ir, ka viņiem vīrieši ir tā kā galvenā zālē un sievietes ir ar bērniem aiz aizkariem. Man izdevās atrast vienu fotogrāfiju, kur tā nodemonstrēt, jā, to sieviešu daļu, ka viņi tur ir, vīrieši ir tur galvenā zālē un sievietes tur tā kā aiz kaut kādiem aizskariem, ornamentiem, tikai tur vēro, viņas vispār klusē, tur, viņas vispār nepiedalās, tur tikai vīrieši. Jā, tā tas ir pie ebrejiem. Kaut kad tas bija arī atsevišķās arī kristīgās konfesijās, baznīcās, kā arī bija baznīcās, bija soli, kas bija tikai sievietēm, soli tikai, kas bija vīriešiem. Tāds nodalījums. Jāsaka tā, ka ir atsevišķas konfesijas, kur arī to ievēro, kā jūs arī šajā bildē, te, piemēram, redzat, jā, tas ir arī ir kāda konfesija, kur arī ir sievietes atsevišķi, sēž pat tādās galvas segās, jā, un tāds ir tur viņa dievkalpojums. Bībelē pieminētas vairākas sievietes jaunajā derībā, kas ir sludinājušas. Jā, tur ir Foibe, Lidija, Eodija, Sintiha, Priskila, Jūnija. Kā tas te būtu, ja mēs izvērtētu visu to šo rakstvietu, kas sievam jāturās klusībā? Mēģināsim nākt pie secinājumiem. Jā, tie galvas sagas, par galvas sagām arī dažkārt arī spriež, vai vajag tās galvas sagas sievietēm. Atkal tas ir simboliski vai burtiski. Pareizticīgo baznīcās, jā, tas ir burtiski. Jā, to viņi tur burtiski tā ir pieņēmuši, arī tur pie amīšiem, menonitiem, arī tas tāpatās ir. Mēs saprotam, ka tas vairāk ir simboliski. Līdz ar to mēs to nelietojam. Jā. Bet kas tad īsti bija noticis Efezas pilsētā? Kāpēc apostols Pāvils Timotejam bija devis tieši šo te padomu? Tur nepieciešams drusku pāanalizēt. Jāsaka tā, ka tie jautājumi, kurus uzdeva apostolim Pāvilam, mēs nezinām. Tie nav saglabājušies. Mums ir tikai apostoļa Pāvila atbildes. Un no šīm atbildēm, konkrēti arī Timoteja vēstulē un arī citur, viņa vēstulēs var spriest, kāpēc viņš bija devis šo padomu par to, ka lai sievas turās klusībā. Kas tad tur Efezā tāds bija noticis konkrēti ar sievām? Ko tās sievas tur bija darījušas? Skatāmies. 1. Timoteja 4:7. Bet nesvētas un vecu sieva tēnkas noraidi.
Tātad, ja tur ir šādas nesvētas tenkas, tur tiešām klusībā, kas to dara, ja tam jāturās klusībā. Es saprotu, tas ir normāls padoms. Ja ir tenkas, labāk tur ir klusība ievērot. 1. Timoteja 5.13 arī bija šāds padoms iedots. Turklāt viņas mācās vēl arī dīkā dzīvot, staigādams apkārt no mājas uz māju, taču ne tikai dīkā dzīvot, bet arī iznēsāt pļāpas un jaukties citu darīšanās, runājot to, kas neklājas. Tad, acīm redzot, tur tajā Efezas pilsētā, konkrēti Efezas draudzē, bija sievietes, kuras rīkojās tā, ko mēs tā kā redzam šeit, šajā rakstu vietā. Kādu padomu tur varētu dot šīm sievietēm? Tikai to, ko apostols Pāvils arī bija teicis. Viņam ir jāstāv klusu. Jā, tas ir jāizbeidz. Šī lieta ir nepareiza un tas neklājās, ka tā tas draudzē notiek. Vēl 2. Timoteja 4, no 3 līdz 4 ir šādi vārdi rakstīti. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Arī šeit. To gan arī vīrieši spēja darīt. Arī šīs tā kā attiecās uz abiem dzimumiem, gan sievietēm, gan vīriešiem. Un šeit arī būtu tas pats padoms. Jāstāv klusu. Ja šādas lietas nevar atbalstīt. Jā, tas ir tiešām, ja kāds tur kaut kādas pasakas izplata, tur ir jāstāv klusu. Jaucās ne savās darīšanās. Acīm redzot, tas tajā Efezas draudzē notika bieži. Tāpēc arī apostols Pāvils bija devis tādu padomu, lai nejaucās ne savās darīšanās, lai nejaucās pa vidu, kur tiek darīts Dieva darbs, Dieva evaņģēlijs. Dažkārt var pat notikt tā, ka draudzes vidū notiek konflikts starp laulātajiem. Jā, laulātie savā mājā ir konflikts, un tad viņi draudzē atnāk un turpina savā starpā tur ar kaut kādām frāzēm kaut ko. Un atkal te acīm redzot, šeit jāstāv klusu. Tas nav pieļaujams. Te nav tā vieta, kur to kārtot. Draudzes vadības pārņemšana. Iespējams, ka Efesas draudzē kaut kas tam līdzīgs bija noticis, kur varbūt ir bijušas kādas varbūt valdonīgas sievietes, kas bija mēģinājuši kaut ko tādu darīt. Bet uz mūsu dienām to ļoti grūti attiecināt. Tādēļ, ka mēs redzam, ka mūsu draudzes vairākums bieži vien ir sievietes. Dažkārt ir tā, ka sievietes ir spējīgas veikt kādas kalpošanas, pat vēl labāk, kvalitatīvāk nekā vīrieši. Kāpēc tad traucēt viņām kalpot? Lai darbojas. Lai darbojas visā gudrībā, svētajā garā, draudskopes, skolotājas. Tur nevajadzētu teikt tā, ka tagad jāstāv klusu. Lai darbojas, lai Dievam par godu visa šīs kalpošanas arī notiek. Līdz ar to jāsaka tā, ka par šo te rakstu vietu nemaz tik viennozīmīgi nevarētu teikt, ka te ir tikai viena nozīme, ka jāstāv klusu. Nē, mēs redzam, ka tas bija attiecināts uz konkrētām sievietēm, tur Efesas draudzē, kuras jaucās ne savās darīšanās, kuras varbūt tur konfliktus taisīja, varbūt kaut kādas baumas un pasakas izplatīja. Tur tiešām, lai stāv klusu. Bet savukārt, kur ir spēja sludināt Dievu vārdu, tur nav nekādas šķēršļi. Tāpēc arī viņš tur, piemēram, rakstīja Romiešiem 16. nodaļā, kur viņš ieteica Foibu, mūsu māsu, kas kalpo Kenherejas draudzē. Viņa sludināja, viņa vadīja šo te draudzi, būdams sieviete. 1. Korintiešiem 16.19 ir Akvila un Priskila ar savas mājas draudzi, jūs daudzreiz sveicinājiekš tā kunga. Tātad tur ir vīrs Akvila, sieva Priskila. Viņi abi vadīja mājas draudzi Korintā. Un Filipiešiem mēs varam lasīt šādus vārdus. Jā, arī tevi mans īstais darba biedri, lūdzu, palīdzi viņām, kas evaņģēlijā labā cīnījušās kopā ar mani, Klēmentu un maniem pārējiem darba biedriem,
kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Jā, te arī iepieminētas sievietes, kuras evaņģēlijā labā cīnījušās kopā ar apustuli Pāvilu. Viņas nestāvēja klusa, viņas sludināja. Arī apustuļu darbos 21.9 pieminēts, ka tur evaņģēlistam Filipam bija 4 meitas, kuras bija pravietes. Tātad viņas nestāvēja klusu. Viņas kalpoja ar šo dāvanu draudzē. 1. korintiešiem 14, no 3.4.3.5 arī vēlreiz līdzīgi vārdi, kā bija arī Timoteja vēstulē. Sievas, lai draudzes sapulcēs cieši klusu, kā tas parasts visās ticīgo draudzēs, sieva ir par kaunu runāt draudzes sapulcē. Kas tas šeit ir domāts? Arī acīm redzot, ir kaut kas līdzīgi, kā tas ir bijis arī tajā Efezas draudzē. Arī šeit ir bijušas, acīm redzot, sievietes, kuras kādā lietā bija veikušas kaut ko to, kas neklājās. Konkrēti šajā korintiešu draudzē mēs arī lasot no konteksta redzam, ka tur ir bijušas gan pravietes, gan tādi, kas mēlēs runājuši. Un acīm redzot, tur bija jucekļi taisīti. Un apustulis Pāvils viņš sludināja teicis, ka Dievs ir kārtības Dievs. Tādēļ visam jānotiek secīgi, kārtīgi. Un līdz ar to šeit, tāpēc arī viņš arī devusi šādu padomu, ka tur kaut kas līdzīgi kā Efezas draudzē bijis. Jā, bija pravietošana tur, un acīm redzot, tur kaut kas bija pāri strīpai šauts. Līdz ar to tur vajadzēja šīs lietas kārtot, sakārtot. Un kā arī apustulis Pāvils saka, ka praviešu gari praviešiem klausa. Sieviešu balsis skanēja agrīnajā draudzē, viņas nebija klusas. 1. korintiešiem 11 un arī 14. nodaļā tur var lasīt, ka sievietes bija atbalstījušas gan pravietošanu, gan to runāšanu mēlēs. Viņām bija svēto garu dāvanas Korintas draudzē. Viņas kalpoja, bet acīm redzot, tur bija kādas, kurām tiešām vajadzēja paklusēt, jo tās vai nu tur izplatīja baumas, vai kaut kādus jucekļus, vai kaut kādus konfliktus. Līdz ar to mēs varam secināt, ka šajā 1. Timoteja 2.12, kas mums bija pats pirmā rakstvieta, tur acīm redzot, tur ir bijušas kaut kādas pļāpas, kuras vajadzēja apklusināt, un lietas, kuras nesaskanēja veselīgo mācību, kuras attiecīgi vajadzēja apturēt. Piemēram, tur 1. Timoteja 5.13, tur konkrēti piemin pat jaunās atraitnes, kur jaucās svešu darīšanās. Jā, acīm redzot, tas bija jāaptur, kāpēc arī apustulis Pāvils bija šādas aizrādījumus teicis, kāpēc viņam būtu jāturās klusībā, nevis jājaucās pa vidu skaļā balsī kaut kur pa vidu evaņģēlija vēstnešiem. Tradicionāli sievietes statusu mēdz noteikt pēc krišanas stāsta ēdenē. Kā grēkā pirmā krita Ieva, pēc tam Ādams. Tomēr jāsaka tā, ka šis stāsts ietver abus, kā vīrieti, tā arī sievieti. Un šajā stāstā no sievietes ierobežotā vieta ir nevis dievišķais nodoms, bet gan jāsaka cilvēka grēka sekas. Tas ir grēka sekas, kāpēc šāda pakārtotība arī bija iestājusies. Un mēs saprotam, ka grēks ir jāpārvar. Grēks nevar palikt mūžīgi. Mēs tuvojamies jaunai sabiedrībai, jaunai zemē, jaunam cilvēkam. Jebkurā vietā arī, kur attiecīgi ir vēlēšanās izcelt sievietes pakārtoto lomu, tiek nostiprināts šis grēkā krišanas rezultāts. Tā tam nebūs būt. Jo Kristus atpestīšanas darba mērķis ir atbrīvot Dieva radību. Atbrīvot to no šī ēdenes lāsta un veidot pavisam kaut ko jaunu. Pat vairāk Kristus ir nācis atbrīvot. Atbrīvot gan vīrieti, gan sievieti no grēka verdzības, no grēka važām, no visām izpausmēm savstarpējās attiecībās. Un šajā jaunajā cilvēcē, ko Kristus veido,
Tur nevar palikt šīs grēcīgās attiecības, kādas tās ir bijušas kopš ēdenes krišanas laika. Vecais ir pagājis, viss jauns iestājas. Jaunajā cilvēcē vairs nevar saglabāt šīs vecās kultūras un reliģiskos uzskatus, ka daži cilvēki savu dzimumu, rasu vai kaut ko sociālās status dēļ būtu nolikti zemāk par citiem. Jo Kristu Jēzu mēs tiekam darīti līdztiesīgi, līdzvērtīgi. Vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā no 26 līdz 28 var lasīt: Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Jā, te ir interesants šis pāns. Ne visi to saprot, ne visi prot atrast pielietojumu, bet te ir sacīts, ka Kristu Jēzu tur vairs nav šīs atšķirības, kuras, protams, kultūrāli pastāv, bet Jēzu Kristu, kur mēs redzam, ir kalpošana svētajā garā, tur vairs šīs atšķirības nav. Tur viss ir viens Jēzu Kristu. Esam iemācījušies pārvarēt grēka važas, esam mācīti to darīt. Acīm redzot, tas nav jāsaglabā, jo Kristu Jēzu šīs grēka važas tiek sarautas. Māsa Vaita, te konkrēti grāmata Evanģelizācija, viņa raksta tā: Sievietes vajadzīgas dažādos darba veidos. Visdažādākajos Dieva darba veidos ir atrodams plašs iespēju lauks, kur mūsu māsas var veikt savu daļu kunga labā. Vairāki misijas darba nozarījumi ir atstāti novārtā. Atsevišķās draudzēs daudzus darbus, kas bieži paliek nedarīti vai nepabeigti, labi varētu veikt ar mūsu māsu palīdzību. Jā, to raksta māsa Vaita, ka tas viss ir iespējams. Izraugiet sievietes, kuras nopietni vēlas strādāt, jo gudras un apzinīgas sievietes kungs izlietos ļaužu izglītošanas darbā. Lai neviens nedomā, ka šīm sievietēm, kas pazīst Dieva vārdu un ir spējīgas mācīt, par savu darbu nevajadzētu saņemt atlīdzību. Viņām pienākās samaksāt tāpat kā vīriem, izplatot mūsu laika patiesības atziņas, sievietēm ir veicams liels darbs. Jā, šie ir jautājumi, kuru nevienu vadītāju ir pat mulsinājuši. Piemēram, turpat grāmatā Evanģelizācija ir pat šāds citāts: 10 vajadzētu izlietot to labā, kas strādā ar vārdu un doktrīnām, vienalga vai tie būtu vīrieši vai sievietes. Vīrietim, mācītājam, jā, alga tur. Tas ir saprotams, bet sieviete, te rodas visādi jautājumi, pārunas, debates, bet te mums ir Elēnas Vaitas citāts priekšā. Kāpēc tur vajadzētu debatēt? Atkal un atkal kungs man ir rādījis, ka sievietes kā skolotājas darbā ir tikpat nepieciešams kā vīrieši. Jā, te nav atšķirības. Darbā ir nepieciešama kā viena tā otri. Sievietes, kurām Dieva darbs ir sirdslieta, var paveikt ļoti daudz laba tieši tur, kur tās atrodas. Kristus runā par sievietēm, kas viņām palīdzēja sniegt patiesību citiem, un arī Pāvils piemin sievietes, kas evaņģēlijā izplatīšanas darbā strādāja kopā ar viņu. Tomēr, cik pieticīgs šodien ir sieviešu darbs, kuras, ja vien vēlētos, varētu veikt lielas lietas. Un tagad pa vidu jau iemet to mūsu raksturvietu, ar ko iesākām, ka sievām jāturās klusu. Daži labi sievieti saka, jā, es turēšos klusu, es klusu. Bet māsa Vaita saka, tā nevajadzētu būt. Ir jādarbojas, jāsniedz patiesību citiem, un te ir jāsadarbojas ar to kungu. Pilsētās nepieciešami gudri skolotāji.
vīrieši un sievietes, kas spēj izskaidrot Dieva vārdu, lai viņi patiesību pasniedz visās tās svētajā cieņā un vienkāršībā. Vispār Elēna Vaita ļoti bieži savos darbos izmanto šo savienojumu vīrieši un sievietes. Es tā dažkārt tā brīnījos, kāpēc viņi nevarētu lietot vienkārši ļaudis, ticīgie, draudzes locekļi. Bet viņi bieži izlieto šo frāzi. Ja esat lasījuši Elēnas Vaitas darbus, jūs to noteikti arī esat pamanījuši. Vīrieši un sievietes. Acīm redzot, tas ir ar nolūku. Jo bieži vien jau ir par kalpošanu, runā par kalpošanu draudzē, sludināšanu, tad tur vienmēr ir vīrieši. Bet viņi speciāli liek kopā šo frāzi vīrieši un sievietes, kad paskaidro kādas kalpošanas nozares, lai tur nebūtu kaut kāda diskriminācija vai kaut kā tāda savādāka domāšana. Vīrieši un sievietes. Jā, Elēnai Vaitai bija daudz svētrunu. Viņa daudz sludināja, viņa daudz kur aicināja, viņa sludināja. Un līdz ar to mēs nekādā veidā nevaram attiecināt uz viņu to raksturvietu, ka sievām jāturās klusībā un tam līdzīgi. Viņai bija pat arī certifikāts, ka viņa drīkst sludināt. Un kas ir interesanti, ka tur viņa ir pat nosaukta par ordinētu mācītāju. Jā, viņai vairāk tādi certifikāti, visi ir Elēnas Vaitas centrā arī aplūkojumi tajā muzejā. Jā, viņai ir grāmatas, arī pie konkrēti 2 sējumi, kur viņas svētrunas un runas ir apkopotas. Protams, viņa nebija, kā varētu sacīt mūsdienās, tāds teologs, profesors. Jā, viņa vairāk darbojas inspirācijā, iedvesmotas runas un iedvesmotas svētrunas, bet tomēr viņas bija, viņas sludināja. Un tāpat tās arī mūsu draudzēs ir vesela, var teikt, armija ar sievietēm, kuras varētu kalpot, darboties. Un šo kalpošanu iespējas ir ļoti plašas, ļoti daudzas, kuras viņas spēja aizsniegt, pat tos, kurus vīrieši nespēja aizsniegt. Darbojoties pie citām sievietēm, pie bērniem, jauniešiem, Dieva gars var pamudināt uz daudzām lietām šajā kalpošanā, sludināšanā un arī spēju palielināšanā svētajā garā. Jā, šīs iespējas mums visiem ir atvērtas. Un arī Bībelē, lai arī tie bija senie laiki, tur mēs arī neredzam, ka tur sievas tā īpaši turētos klusībā. Jā, tur bija dziedāšanas, tur bija arī Dieva vārda slavēšana, tur ir bijušas arī pravietes, tur ir bijušas arī vadītāji senatnē. Šādu attēlu es jums parādu, varbūt tā kā kontrastā. Sievieti šādā darbā būtu grūti iztēloties. Visā vēsturē, ne tikai viduslaikos, arī vēl senāk, vīrieši ar šo nodarbojās. Jā, tur galvas ripo un tie ir vadītāji, karaļi, karavadoņi. Jā, sievietēm tas tā kā nepiedien šādām lietām nodarboties. Jā, tur netiek viņas aicinātas, bet liecināt par Dievu, stāstīt par Dieva darbiem, to sievietes Bībeles laikā labprāt bija darījušas. Un tāpēc viņām arī ir īpaša vieta svētajos rakstos. Piemēram, kad Jēzus bija guldīts kapā, tad pirmajā nedēļas dienā, agri no rīta, sievas bija gājušas pie kapa un redzēja, ka kapā akmens ir atvelts, Jēzus iekšā nav, tukšs. Un Marka evaņģēlijā ir šis 16. nodaļas 8. pants, un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka. Kā būtu, ja Marka evaņģēlijs te noslēgtos ar šiem vārdiem?
Labi? Nē, ir kādi seni manuskripti, kur tiešām šeit arī beidzās tas Marka evaņģēlijs. Un jau tur senatnē lasītāji saprata, ka kaut kā viņš tā nelāgi noslēdzas. Ja, ka te ir, ka no sievas redz, tur kaps tukšs un stāv kluss un vairs nevienam neko nestāst. Ja. Gluži kā pēc tā 1. Timoteja vēstules panta, kur sievas turās klusībā, jā, viņas kluss, neko nevienam nestāst. Kaut kā īsti neiet kopā arī ar citiem evaņģēlijiem, un tāpēc arī Marka 16. nodaļas pēc 8. panta vēl turpinās stāsts, ka tur vēl ir kaut kas, tur tā arī saskanīgāk arī ar citiem evaņģēlijiem, piemēram, kā arī ar Mateja evaņģēlijā arī teikts, kur eņģeļi teica, un ejiet steigšus un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Sakiet, nevis klusējiet, bet sakiet. Sievietēm bija dot šādu pavēli, sacīt, runāt, liecināt. Tas būtu arī jāturpina arī tālāk. Ja sievietes apklustu draudzē, draudze izdzistu. Ātri vien. Tā būtu. Sieviešu klusums, tā ir draudzes izdzišana. Sieviešu balsis, kas liecina par Dievu draudzē, tā dod dzīvību. Kā tas bija apustuļu darbos, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Tas ir vajadzīgs, liecināšana. Liecināšana no svētajiem rakstiem par mūsu Dieva lielajiem darbiem. Nestāviet klusu, lieciniet, ko Dieva gars liek runāt, kas ir piedzīvots, kas tiešām atbilst veselīgai mācībai, kas atbilst vietai un laikam, lai Dievs mūs visus svētī. Āmen.